Kas notiek ar biroja papīru pēc tam, kad tas aprakstīts vai apdrukāts nokļūst papīrgrozā? Šogad muzeja nakts tēma ir zaļā krāsa mežs, un Saeima sadarbībā ar Līgatnes papīra fabriku īpašā ekspozīcijā piedāvā stāstu par videi draudzīgu domāšanu parlamentā. Apmeklētājiem būs iespēja uzzināt, kā parlamentā mainījusies attieksme pret papīra izmantošanu un izsekot papīra otrreizējās pārstrādes procesam, no izlietošanas birojā līdz jauniem izstrādājumiem. Latvijas parlaments, rūpējoties par vidi, jau vairākus gadus nodrošina papīra savākšanu un pārstrādi, ļaujot tam atdzimt jaunā veidolā. Parlamentā kopš 2010. gada ir izvietoti kartona konteineri, kuros vācam makulatūru nodošanai pārstrādei. Ikdienā papīrs tiek apdrukāts apusēji, kur iespējams drukājamais teksts tiek samazināts. Ieviešot papīra taupīšanas pasākumus, biroja papīra patēriņš Saeimā kopš 2010. gada samazinājies par vairāk nekā 3 tonnām gadā. Kādēļ svarīgi izlietoto papīru vākt atsevišķi? 1 tonnas makulatūras pietiek, lai saražot tikpat daudz otrreizējā papīra, cik var iegūt, nocērtot 17 kokus. Vācot makulatūru, mēs taupām arī citus resursus. 1 tonna makulatūras ļauj ietaupīt ūdeni, ar ko var piepildīt 166 vannas, kā arī enerģiju, ar ko pusgadu varētu apsildīt vidēja lieluma māju. Vidēji gadā mūsu parlamentā tiek izlietots 13 tonnas papīra. Tie ir 2,7 miljoni A4 papīra lapu. Otro dzīvi iegūst gandrīz pusi no izlietotā papīra. Šāda makulatūras apjoma pietiek, lai no otrreizējās pārstrādes papīra saražotu 1 miljonu papīra lapu. Kopš Saeimas darbā dokumenti pieejami elektroniski, katrā sasaukumā aizvien vairāk deputāti dod priekšroku darbam elektroniskā vidē. 11. Saeimā jau vairāk nekā 70 deputātu atteikušies no Saeimas sēdes dokumentu izdrukām. Par to liecina zaļā eglīte uz šo deputātu dokumentu kastītēm. Rūpējoties par vidi, Saeimā ir vēl kāda tradīcija – gadskārtējā pavasara talka dāvana Latvijai. Pēdējos gados esam atjaunojuši rudens vētrās izpostīto Jūrmalas kāpu aizsargu joslu, stādījuši apšu un priežu mežus, kā arī sakopuši Satversmes sapulces prezidenta un pirmā Latvijas prezidenta Jāņa Čakstes dzimtes māju Auča apkārtni. Tiekamies muzeja naktī Saeimā 18. maijā no 7:00 vakarā līdz pusnaktī.